Man ļoti patīk lasīt grāmatas, un tad, kad man ir biežāk laiks to darīt, tad es to daru dūšīgi. Es neatceros savu pirmo grāmatu vai savu pirmo bibliotekas apmeklējumu, bet tas noteikti notika agrā bērnībā, kad vecāki man mēdza bieži lasīt priekšā grāmatas, un līdz brīdim, kad es pati iemācījos lasīt. Manas ģimenes dzīvē arī vienmēr ir tā grāmata, ir kaut kāds tāds mēdījis, ko nevar aizstāt. Man patīk lasīt gan pirms mieciņa, gan arī pa dienu. Pēdējā laikā es arī esmu atklājusi audio grāmatas. Lasīšanai varbūt tās netērē tik daudz laika, bet klausies jau ierakstīts grāmatas, un varbūt tas arī ir tas virziens, kur tā grāmata varētu mainīties, bet tāpatās es domāju, to lasīšanas veidu, tas jau nekur nepazudīs, jo viņš ir neaizstājams. Īsākā laika posmā uz tādu ātrumu, protams, sociāliem tīkliem ir daudz lielāks spēks un daudz lielāka ietekme, bet ilgtermiņā, protams, tas atkritumi, kas iet cauri sociāliem tīkliem, viņi pazūd un aizmirstās un sajaucās kopā. Tas grāmatas nospiedums, tomēr, ja tu esi viņu norāvis vienu gabalu līdz galam, tad tas atstāja tādu dziļāku nospiedumu. Es domāju, ka grāmatas nozīme nav būtiski mainīsies, un bibliotekas nozīme arī tāpat to apmeklēs jaunieši un cilvēki, kam ir nepieciešama kaut kāda informācija, rakstot kaut kādus garākus darbus. Tāpat tā ir vieta, kur atpūsties, kur ir klusums, kur ir miers. Es vienkārši zinu jauniešus, kas lasa, iet no bibliotekas ārā tādiem maisiem. Noteikti vajag lasīt grāmatas. Tieši tā iemesla pēc, ka tā kā grāmatu lasot, tav acis kustās šādi, un ja tev nenāk miedziņš, tad tas ir tas veids, kā tu vari iemigt ļoti labi, un iespējams tas ir arī iemesls, kāpēc citiem no grāmatām nāk miegs. Tā īstenībā ir acu kustība, kas var palīdzēt. Un, protams, tā ir valoda un vispārējais. Jā, lasīt grāmatas, ejiet uz biblioteku.